bieži uzdot jautājumus, kas priekš tevis ir svarīgi, kas tevi uztrauc, kāpēc tu esi skumjš, bēdīgs, ko tu gribētu uzlabot, kā es tevi varu darīt laimīgu. Šie jautājumi aizvedīs tevi uz patiesām sarunām un labāk saprast viens otru. Īpaši tas ir aktuāli tajos brīžos, kad tu jūti, ka tavs mīļotais cilvēks kaut ko slēpj, kaut ko noklusē, nestāsta līdz galam. Varbūt viņš staigā bēdīgs, varbūt iziet no mājām un ilgi neatgriežas, uzzini, kas viņu uztrauc. Varbūt tu kaut ko nepareizi pateici. Iespējams, viņš tevi uztvēra kādas tavas darbības, ne tā, kā tu gribēji, un viņš saprata to, ka tu viņu nemīli, un viņš tev vispār nav vajadzīgs. Parunā patiešo ar cilvēku, paskaidro visas savas šaubas, ka viņš tev ir vajadzīgs, ka tu viņu mīli, un viņš tevi vienkārši ne tā saprata. Lūdzu, ņem vērā, ka dažas darbības vai vārdi nevajag vairs tos atkārtot. Ja tu nekomunicē, nerunā, neuzzini, kas nav tā, šī klusuma kamols var turpināties gadiem ilgi un vienā mirklī izlausties un novest pie šķiršanās. Tā ļoti bieži gadās, tāpēc labāk visus jautājumus atrisināt uzreiz un runājiet par visu. Ja vīrietis tev neusticās un atsakās ar tevi runāt patiešo un pataisno, tā gadās ļoti bieži. Nopelni viņa uzticību, jautā biežāk, neuzkrītoši. Ja nevēlas atbildēt, tad jautā citā reizē, kad viņš būs mierīgs un apmierināts, un nenovērsīsi viņu no svarīgām lietām. Uzdot jautājumu vēlreiz un izrādi laipnību, un šo jautājumu nevajag uzdot ar pretenzijām, bet pa labam, kad tu savos vārdos ieliec mīlestību, sirsnību, patiesumu, tad vīrietis to jūt, un viņš atvērsies un pastāstīs, kas viņu uztrauc. Un tā tu varēsi nekavējoties atrisināt problēmas, kas radušās, un uzlabosies jūsu attiecības. Tāpēc, ja jūsu attiecībās ilgst ļoti tāds liels klusuma brīdis, noteikti tas ir tāds kā signāls, kuru vajag risināt, un jāsāk kaut kādas darbības, rīcības, lai to vispār novērstu. Tāpēc noteikti ienāc manā mājaslapā, kura norādīta ir zem šī video, noskaties bezmaksas webināru par laimīgām attiecībām, un, ja tu jūti, tad ieplāno konsultāciju pie manis, un mēs izrunāsim tavu situāciju konkrēti attiecībās, un kā kurs laimīgas attiecības tev var šajā lietā palīdzēt. Tiekamies!